Sveiks! Tu skaties portāla iauto.lv video ziņas. Skaitīšu, es esmu Hansa asistents, viņš man ir norīkojis skaitīt. Mēs esam Latvijas operatoru sacensībās 2016 Mārupē. Šī bija stafete ar 3 tehnikas vienībām. Jā, bija jāņem palete, uz kuras bija spainis un jāizbrauc trasīte, jānoliek palete, jāpaņem atkal nākamo tehnikas vienību, jāizved līdz pēdējai tādā veidā. Uz veiklību un kurš mazāk ūdeni izlies. Tāda bija tā doma. Jā. Te notiek sacensības šobrīd? Šī te tagad notiek, jā, otrais vingrinājums. Mēs tagad redzam priekšpēdējās dalībnieks startē. Viņam ar universālo iekrāvēju ir jāizbrauc trasīte, nenogāžot konusus vēlams. To skatās 2 tiesneši. Tad viņam būs jāatbrauc šeit starta pozīcijā un jākrāmē šitie gredzeni, kas atrodas metāla gredzeni, jāliek uz stieņiem. Un visur, protams, tiek uzņemts laiks, un tiesneši skraida līdzi un skatās, kā tiek ievērot gan drošība, vai netiek tur nogāsti konusi, bumbiņas, vai viss labi. Vēlams ir, protams, nesalocīt stienīšus, neko neizdemolēt. Reku jānolaiža ķepas, tas, lai pēc drošības, lai viņš vispār drīkst kustināt aizmugurējo rakšanas kausu. Viens bumbiņš. Maksimālajiem punktu skaitam. Paņēma vienu gredzenu. Jā, un viņam jāuzliek ir 3 gredzeni, 3 stieņi. Un tagad viņš pieskārās stienim. Tas nozīmē, ka reku tiesnesis piezīmēja soda punktu par to, ka viņš aizskāra konstrukciju. Šitas vingrinājums saucās gredzenu pavēlnieks. Nozīmē 2 nedēļas treniņu nometne Turīnā. Un liekam uz nākošo stieni. Jā. Pirmo viņš uzlika uz to tālāko, ja es nemaldos. Jūs tiešām gribat, lai es pēc tam arī metu? Ok, es esmu viņas skolnieks. Uzliks, izstāst, ko Tagad uzliks. jālaiž vaļā! Šīs spēles jēga. Jā, bet es apsveicu. Un ir punkti arī tad, ja nepiesprādzējās. Pa drošību ir tā, kā viņš iekāpj, kā viņš izkāpj, viss tiek vērtēts, jo ir obligāts nosacījums 3 punktu atbalstam ir jābūt. Kā sauc šo te ierīci? Frontālais iekrāvējs. Frontālais iekrāvējs konkrēti tātad baļķiem, ka tur var paņemt. Un bez stūras. Tas, ka bez stūras, tas, protams, pārsteidz, bet kā to vadīt, tas paliek jautājums. Varat padomāt un uzrakstīt komentāros. Ko, ar to mēs arī galveno Caterpillar tehnikas apskatu beidzam. Pasākums bija ļoti interesants, galvenokārt no tā, neesot galīgi tajā iesaistītam, ka būtībā viss dažādais tehnikas spektrs bija pārstāvēts no iekrāvējiem, no maziem racējiem līdz lieliem racējiem. Un tiešām spriežot pēc uzdevumiem ļoti interesanti, kā tiek darīti šie darbi, kaut vai no tehnoloģiju viedokļa. Tātad, ka tu vari nolīmeņot, ka tas veicot darbus neiet augstākā līmenī. Teiksim, tur trubas rokot iekšā, tu vari nolikt un ierobežot to kustību spektru. Piedāvāja arī man izbraukt, būtu baigais prieks to izdarīt, bet ne šoreiz. Tā kā ceru, ka nākamajā sižetā par Caterpillar tehniku jau mēs spērsim pirmos soļus, paiztiksim kādu no joystickiem, sapratīsim, kas un kā tur notiek. Paldies, ka skatījies!